Kas tad vispār ir plaušu hipertenzija? Mēs visi zinām, lietojam arī šo vārdu hipertenzija, jeb arteriālā hipertenzija, kad mēs pamēram asinsspiedienu uz rokas. Ja? Mēs zinām, ka uz rokas asinsspiedienam ir jābūt 120 uz 80. Tas ir lielais asinsrites loks. Un, ja ir spiediens palielināts lielajā asinsrites lokā, tur ir dažādi medikamenti, jūs droši vien daudz zinat, piemēram, perindoprils un amlodipīns, ļoti daudz dažādi, kur var ārstēt lielā asinsrites loka asinsspiedienu. Un lielajā asinsrites lokā, jāsaka, asinsspiediens pēc 40, pēc 50 saistībā ar organisma novecošanos palielinās faktiski gandrīz ikvienam. Un nav jābaidās, ja jūs lietojat medikamentus, kas ir domāti lielajam, tai saucamajai arteriālajai hipertenzijai, ja? Tie ir droši, tie notur jūsu asinsvadus jaunībā. Jo ģenētiski tas vienkārši pēc 50 gadiem, pēc 50, 60 vīriešiem pat vairāk notiek. Tad plaušu hipertenzijas gadījumā runa ir par mazo asinsrites loku. Ja varbūt atceraties no bioloģijas stundām, un mazais asinsrites loks sākas sirds labajā kambarī ar plaušu artēriju un ved uz plaušām, respektīvi venozās asinis, kas attek no galvas, no kājām, tiek nogādātas caur labo kambari uz plaušām, lai viņas atkal tur kļūtu bagātas ar skābekli, un tad pa plaušu vēnām atgriežas atpakaļ uz sirds kreiso pusi, uz kreiso priekškambari, tad uz kreiso kambari, jau atkal, lai iznestu asinis visiem muskuļiem, visiem orgāniem, un atkal atgriežas caur labo kambari jau nabadzīgākas ar skābekli, lai plaušās atkal pieplūstus tas skābeklis daudz. Un plaušu, jeb pulmonālās hipertenzijas var lietot jebkādu nosaukumu. Plaušu ir latviskāks nosaukums. Plaušu hipertenzijas gadījumā tātad palielinās spiediens tieši šajās artērijās, kas ved no labā kambara uz plaušām. Tas attālums nav liels, bet to artēriju ir daudz, viņas sākas ar 2 lielām, un tad jau atzarojas un iet uz 3 daivām labajā pusē un 2 daivām kreisajā pusē. Tad tā pareizā atbilde ir 3 un 2. Par drosmi bija 2 un 2, bet tā pareizā ir 3, un varbūt Ieva nepiebilda vēl to beigās to gala atbildi. Un tālāk jau tās plaušu artērijas sazarojas līdz 100 000, maziņām, un tās mazās ir apmēram mata lielumā. Un tādu to asinsvadu, kas ir mata lielumā, ir tiešām tūkstošiem, lai ap katru plaušu viņas aptek katru plaušu alveolu. Tur tātad mēs elpojam, tālāk bronhi un plaušās tās gala anatomiskā struktūra ir alveola, un ap katru alveolu ir plaušu šī artērija, kur tātad skābeklis caur alveolu difundē, kā tas būs tādā latviskākā valodā, pārplūst uz plaušu artērijām, ja, un tādējādi bagātinās. Un redziet, un ja šīs mazās mata lieluma plaušu artērijas sāk rasties tur problēma, viņas sāk tā kā pat neaizkaļķoties, viņas sāk aizaugt ar dažādām šūnām, kas ir nelabvēlīgas, un palielinās spiediens. Tad šī skābekļa apmaiņa vienkārši tiek ļoti traucēta, un līdz ar to palielinās spiediens šajās plaušu artērijās. Un 120 uz 80 tā tad ir norma uz rokas, ja mēs pamēram, ja, aortā, tad plaušu artērijās spiediens ir savukārt ļoti zems. Tā norma, augšējā norma, jeb sistoliskā, ir apmēram 20, tātad tikai 20, un apakšējā 5. Un vidējais tad spiediens apmēram 14, vidējais, ja mēs izrēķinam. Vidējais mērot uz rokas ir apmēram 80-90 normā. Tātad milzīga šī atšķirība. Un, ja plaušās sāk palielināties spiediens, tas var palielināties pat
2 reizes, 3 reizes, 4 reizes, pat 5 reizes. Tad ļoti nozīmīgi. Un tas rada šo te smagšanas sajūtu, skābekļa trūkuma sajūtu un ļoti daudz dažādus šos bīstamos simptomus. Un arī noslogo, protams, to labo kambari, jo labajam kambarim jāpumpē, ja? Un viņam patīk, ja viņam ir brīvi var pumpēt uz plaušām asinis. Bet, ja tur ir liela pretestība, tad labais kambaris sāk nogurt, sāk paplašināties, un tas ir arī galvenais, tas bīstamākais moments, tā sirds labā kambara mazspēja. Tā. Un sarežģītākais varbūt arī ir tas, ka plaušu hipertenzija ir ārkārtīgi daudz iemeslu, simtiem iemeslu. Ja tai arteriālai hipertenzijai, ko pamēram uz rokas, kas skar ar gandrīz, faktiski mēs zinām, ka katru otro cilvēku, bet īstenībā jau vēl vairāk. Tai faktiski iemesls ir arteriālai vienkārši dzīvesveids un organisma novecošanai. Tad tāds komplekss viens iemesls. Tad šeit katram cilvēkam faktiski gandrīz var teikt, katram ir pilnīgi savs iemesls, un tie iemesli ir iedalīti tādā tabulā, ko sauc par klasifikāciju, un sadalīti 5 grupās, kur katrā grupā ir apvienoti tādi līdzīgi iemesli. Un zem katras no tām grupām ir dažādi tie apakšiemesli, bet viņi ir apvienoti pēc tādas bioloģiskās un līdzības, pēc mehānisma līdzības. Un pirmo grupu, tie nosaukumi ir tādi sarežģīti, viņi ir medicīniski, bet jūs jau arī esat ļoti visi izglītoti un zinat, pirmo grupu sauc par pulmonālo arteriālo hipertenziju. Var ļoti sajaukt ar primāru arteriālu hipertenziju. Ja? Un primāra ir tā, ko mēra uz rokas un kas ir tā biežā. Varbūt tā bieži vien ir un saīsina abas divas pilnīgi vienādi. Un primāru arī saīsināt. Iedomājieties, man bieži vien ir tā bijis, ka cilvēks atnāk, viņš satraucas, ka viņam ir plaušu hipertenzija, bet īstenībā vienkārši ģimenes ārsts vai kāds speciālists, ne jau kaut ko sliktu gribot, ir saīsinājis un tāpēc man nepatīk nekad lietot tos saīsinājumus, un es arī studentiem saku, tikai nekad nelietojiet šīm slimībām saīsinājumus, jo tu jau nezini, ko tad tas nozīmē. Tā pirmā grupa ir tā saucamā retā. Mēs ar Ievu rēķinājām, apmēram 200 cilvēkiem Latvijā viņa ir. Un jāsaka, no tām retajām slimībām ir jau mums tādas, kur Latvijā tiešām ir tikai 1 vai 2 cilvēki. Bet šī ir tāda viena, un arī visā pasaulē var teikt, ka tā ir viena no biežākajām. Tā ir biežākā retā slimība pasaulē. Tad, es nezinu, vai man tur pasīšos priekšu, vai man tur būs paskaidrots. Jā, man ir paskaidrots, tad es pāriešu uzreiz. Tad otrā grupa ir arī cita veida plaušu hipertenzija dēļ sirds kreisās puses problēmām. Un šī atkal plaušu hipertenzijas forma ir ļoti bieža. Faktiski skar 1–2% no visiem cilvēkiem. Un arī ir bīstama, respektīvi, ir vairāki 100 000, pat miljonu cilvēku pasaulē, bet visa tā bioloģija iekšējā un ārstēšana ir pavisam citādāka. Un jāsaka, ka ja tai pirmajai grupai ārstēšana ir manis pieminētais sildenafils un daudz jaunu medikamentu, tad šai otrajai grupai tādas ārstēšana, tieši plaušu hipertenzijas ārstēšana vēl joprojām pasaulē nav atklāta, bet arī ļoti zinātni iet uz priekšu un iespējams, ka atklās. Tad trešā grupa ir tāda plaušu hipertenzija, kas ir no dažādām plaušu slimībām, piemēram, astmas vai hops. Jūs zināt droši vien daudzi tādu slimību, ko sauc par hops, hroniska obstruktīva plaušu saslimšana. Tad šai grupai arī Eiropā tādu speciālu zāļu nav šobrīd tieši plaušu hipertenzijas ārstēšanai. Amerikā jau vienas ir apstiprinātas, un domājam, ka drīzumā apstiprinās pēc pētījuma beigšanas arī Eiropā. Tad ceturtā grupa ir tāda plaušu hipertenzija, kuru ir radījuši trombi.
atkal pavisam kaut kāds cits iemesls. Ja? Šī arī ir retā, bet jāsaka, Latvijā mums ir vairāk kā 100 cilvēki, kam ir šī te hroniskā tromboemboliskā. Un labā ziņa ir tā, ka šī 4. grupa ir šobrīd skaitās pilnībā vienīgā no grupām, kas ir pilnībā izārstējama ar dažādām metodēm, ko es jums arī stāstīšu tālāk. Un 5. grupā ir salikts kopā, mediķi mēs esam salikuši kopā visā pasaulē dažādus iemeslus, kas arī var radīt plaušu hipertenziju, un tur ir tiešām simtiem. Sākot no vairogdziedzera problēmām, pastiprināta vairogdziedzera darbība, palēnināta vairogdziedzera darbība, sarkoidoze, dažādi ļoti, faktiski gandrīz visas iekšķīgās sistēmas slimības var tiešām radīt arī šo plaušu hipertenziju. Tad redziet, cik tas ir sarežģīti arī mediķiem. Te man ir pat tie skaitļi, viņi varbūt nav tik pilnīgi, bet apmēram man palīdzēja mani jaunie daktori arī salikt. Visā pasaulē plaušu hipertenziju ārstē speciālos centros, kur ir pieredze jau ilgstošu gadu garumā, un Latvijā tātad šī pieredze no 2007. gada mēs veidojam kopā ar profesoru Aināru Rudzīti un ar mūsu komandu, tātad Pilsoņu ielas mūsu Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, kura šogad nosvinēja, viņai ir daudz jaunākā māsa, Rīgas pirmā slimnīca spēcīgi pārspēja, 115 gadus mēs nosvinējām Stradiņa slimnīcai. Jā, 100 gadi vecāka un pat vairāk ir pirmā slimnīca. Un mēs arī esam daļa no Eiropas un pasaules reģistriem, jo tas ir ļoti būtiski būt, tāpēc nereti jums varbūt kādam tiek arī prasīts parakstīns par to, vai jūs drīkstat jūs anonimizētā veidā, nesakot ne vārdu, ne uzvārdu, neko iekļaut tādā interneta reģistrā, kur tad skatās un rūpīgi arī novēro, kādas zāles kā kuram pacientam strādā. Un šie reģistri arī palīdz attīstīt zinātni. Un te ir arī apmēram salikts skaidrs, ka otrās grupas šeit ir mums tikai mūsu reģistrētie, jo mēs nereģistrējām pirms tam, jo nebija ārstēšanas 60, bet realitātē skaidrs, ka otrās grupas plaušu hipertenzijas pacientu Latvijā ir vairāki tūkstoši. Vismaz kādi 10–20 tūkstoši. Ja tātad 2 miljoni iedzīvotāji mums ir gandrīz, tad 1%, tas būs 200, jau palīdz ātris arī respektīvi, jā, vairāki 20 tūkstoši, tad sanāk, manuprāt, jā, 1%, jā, pareizi ātri sarēķināju. Respektīvi, ir daudz, un, protams, ka arī 3. grupā, 4. un 5. ir daudz vēl arī neatklātu gadījumu, jo, kā mēs zinām, kur ir tāda problemātika, tā kā tie simptomi ir ļoti līdzīgi daudzām biežām slimībām, apmēram tā arī ir, ka 3, 4, 5 gadi paiet, arī Ieva ir taisījusi publikācijas un izpēti, cik laiks paiet līdz īstās slimības noteikšanai, līdz īstās kaitas noteikšanai, tie ir vairāki gadi. Mēs īstenībā tagad pēdējā publikācijā rakstot tieši par hronisku tromboembolisku plaušu hipertenziju sarēķinājām. Tur nebija tik slikti, tur bija 2,5 gadi, nebija tik, vēl vairs 5, un apmēram 4 vai 5 speciālisti pirms tam tika apmeklēti, lai līdz nonāca 4 līdz 5 ārsti, līdz nonāca jau līdz precīzākai šai te slimības nosaukumam. Pirmā grupa ļoti būtiska, te nav visi iemesli pieminēti, bet šī ir tā retā, šī ir tā visbīstamākā, teiksim, ja viņu neārstē. Un kādi tad ir apakšiemesli šai saslimšanai? Tā var būt, mēs lietojam medicīnā tādu vārdu kā idiopātiska, tas nav domāts, ka kāds ir muļķis, ja, pēc vārda, bet tas ir tādu lieto, kam nav zināms iemesls, tā lieto vārdu idiopātisks.
Un iespējams, ka tās ir kādas vēl nezināmu gēnu mutācijas, respektīvi, vai arī kāda vēl neatklāta problēma. Jo gēnu mutācija ir atsevišķs arī iemesls. Vairāki gēni ir zināmi, kuri ir pārmainīti, un tad šie gēni pārmainītie pastiprina tieši to plaušu artēriju aizaugšanu. Normā plaušu artērijai ir 3 slāņi. Iekšējais slānis, muskuļu slānis, viņi katrs ir ļoti tādi maziņi, ja, milimetri vai pat mazāk, un saistaudu ārējais slānis. Un šie gēni iedarbina nepareizi organisma šūnas, un tad tie slāņi sāk sabiezēt, aizaugt, ciet. Un tas matiņš, ja iedomāties, cik maziņš tas matiņš un šūnu līmenī aizaug, un cilvēks vienkārši vairs nevar pēlpot. Un tāpēc tā jaunākā terapija arī vēršas pret šiem gēniem, aptur viņu darbību, šo slikto gēnu darbību, un neļauj plaušu artērijām aizaugt. Tad ļoti būtisks un tāds viens no biežākajiem šīs pirmās grupas iemesliem ir dažādas saistaudu saslimšanas. Piemēram, sarkanā vilkēde vai sistēmas skleroze. Šī pati slimība raksturojas tātad ar tādiem imūnās darbības traucējumiem, un arī var būt dažādi iemesli, un kā komplikācija šai sistēmas sklerozei arī var būt plaušu artēriju aizaugšana. Tātad, kāpēc viņš ir apvienots vienā? Tāpēc, ka tā aizaugšana, ja mēs skatāmies mikroskopā, ir ļoti līdzīga. Un faktiski tāda pati, tās pašas sliktās šūnas tur sāk veidoties. Tad var būt arī dažādu iedzimtu sirds slimību dēļ. Šeit ir domāti vai nu priekškambaru starpsienas defekti, vai kambaru, vai dažādi savienojumi starp mazo un lielo asinsrites loku. Un arī interesanti, ka te arī sāk veidoties tāda pati asinsvadu aizaugšana. Tad vēl interesanti, ka cilvēki ar HIV vīrusu, arī viņiem var attīstīties plaušu hipertenzija, un arī tieši šādā pašā veidā sākot aizaugt plaušu asinsvadiem. Tur tie mehānismi līdz galam nav izpētīti, ir dažādas teorijas, kāpēc tas notiek, bet apmēram 1 līdz 2% cilvēku mūsdienās šo slimību var ļoti labi ārstēt ar pretvīrusa zālēm. Skaidrs, ka tas ir nosekts, bet jau ilgstoši ārstējot, tad rodas jau sirds problēmas, un viena no problēmām ir šī te plaušu hipertenzija. Portopulmonāli tāds sarežģīts nosaukums, bet tūlīt paskaidrošu. Tā ir tāda aknu slimību izraisīta plaušu hipertenzija. Redziet, pat arī aknus. Ja aknām ir kāda problēma, arī aknās var palielināties asinsspiediens. To sauc par portālu hipertenziju. Kāpēc par portālu? Tāpēc, ka portālā vēna porte, tā viņu arī sauc. Pēc pilnīgi latvisko vārdu viņai esmu aizmirsis, būs jāpaskatās. Tā ir latīniskais nosaukums, ja? Šī vārtu, manuprāt, tas latviski ir vārtu, porto, vārds varētu būt no grieķu, latīņu, jā, vārtu vēna, apasiņu aknas, un arī tur var veidoties palielināts spiediens aknās. Un, ja aknās palielinās, tad arī dēļ dažādiem iemesliem tālāk tas parauj līdzi arī plaušas, un veidoties var arī plaušu hipertenzija dēļ šīs portālās jeb aknu hipertenzijas. Tas var būt pie dažādām aknu saslimšanām, un arī ir ļoti būtiski. Šeit nav pieminētas arī vēl dažas citas, kā jaundzimušo, ir tāda jaundzimušo plaušu hipertenzija, kas arī pieder pie šīs grupas. Te vēl nav pieminēta tāda slimība kā šistosomiāze. Tas ir tāds parazīts, kas pie mums par laimi nav sastopams, bet viņš ir ļoti bieži sastopams Dienvidu Austrumāzijā. Un tad tas parazīts var ielīst arī plaušās un veidot tādu imunoloģisku atbildi, kur arī plaušu hipertenzija veidojas. Bet par laimi pie mums šistosomiāze tas briesmonis nedzīvo. Tā. Visvairāk, kā jau teicu, pētītā forma šī
slimība. Šobrīd tā tad ir pieejami, tūlīt ejam uz priekšu. Šobrīd, ja es jau gribēju teikt 3, šobrīd ir pieejami 4 dažādi medikamenti. Šīs 4 dažādi, medikamentu ir vairāk, bet tās medikamentu grupas ir 4. Kā jau teicu, tad sildenafils vai tadalafils, tā aktīvā viela. Katra firma, kas ražo, protams, var uzlikt citādāku vārdu, kā jau jūs to zināt. Bet kāda arī uzliek vienkārši sildenafilu. No 2007. gada šie ir tie saucamie zinātniski, viņus sauc par fosfodiesterāzi inhibitoriem, un viņi inhibējot šo fosfodiesterāzi paplašina plaušu asinsvadus. Tādā veidā asinsvads brīvāk plūst. Tad ir šie te ambrisentāns un bosentāns, kas jau vairāk strādā šūnu līmenī, mazina aizaugšanu caur tādu endotelīna sistēmu. Un remodulīna, tas ir jau firmas nosaukums, treprostinils ir aktīvā viela, remodulīna tāpēc, ka tas ilgstoši bija vienīgais. Un infūzijas tāds sūknītis, kas ir jāpievieno cilvēkam vai pie vēdera jāpieliek ar mazu tādu adatiņu, plasmasas adatiņu, kas nepārtraukti sūknē zāles 24 stundas diennaktī un visu laiku sūknē asinīs. Diezgan sarežģīts, bet ļoti efektīvs medikaments, ļoti efektīvs. Un bieži vien bet lielākoties jālieto ir visi kopā. Un tad tagad no pagājušā gada beigām ir arī pasaulē apstiprināts jau 4. Ja ar šiem nepietiek vai ir no kāda blakus parādības, tad arī tāds medikaments sotatercepts, kas iet caur gēnu līmenī strādā. Viņš iedarbojas tieši uz tādu gēnu, ko sauc par saīsinājumā BMPR2. Un tas BMPR2 aktivizē tās sliktās šūnas, kas aizaudzē asinsvadus. Un ir tā, ka viņš ir ārkārtīgi dārgs, un tāpēc faktiski viņš maksā gandrīz 350 000, var pat maksāt vienam cilvēkam gada laikā. Un firma piešķīra bez maksas 3 cilvēkiem šo preparātu, bet atkal darbs priekšā mums ar Ievu, lai cīnītos un tiem, kam nepieciešams, lai saņemtu, jo ļoti ārkārtīgi, ļoti efektīvs. Un šim ievades forma ir gana vienkārša, nav jālieto katru dienu tabletīti, tā ir viena neliela zemādas injekcija, ko pats var veikt reizi 3 nedēļās. Tātad tiešām gana, un šis ir tas, kas ir pieejams. Tajā grupā, kur ir remodulīna, tur ir pieejamas arī, remodulīna ir arī pārstrādāts, var teikt, tabletēs ir pārstrādāts. Ja tā vienkārši. Tās tabletītes sauc par Selexipag, arī lietojam, bet tās tabletītes ir pārstrādātas, bet viņas ne uz pusi, ne uz trešdaļu nav tik efektīvas, kā darbojas tas infūzijas sūknītis. Respektīvi, diemžēl viņas nav tik, viņas var mazliet tikai kaut ko palīdz, kādus 5–10%. Un remodulīns ir pārstrādāts arī tādās inhalāciju formātā, to sauc par iloprostu. Bet arī, diemžēl, nav tik efektīvs un faktiski, lai viņš darbojas, iedomājieties, ir jāinhalē visu laiku. Tā kā remodulīns jums būtu jāinhalē tas medikaments, faktiski nepārtraukti, lai viņš darbotos. Tā, bet tagad iesim tālāk, vai cik sarežģīta tabula. Jā, bet te ir parādīts, kā jau es teicu, tas pirmais medikaments vispār pasaulē bija 95. gadā, līdzīgs tam remodulīnam, ar ko sāka lietot, jo līdz tam visi cilvēki, kas nelietoja, nav nekāds noslēpums, tas dzīves ilgums neārstējot ir tikai 2,6, vidēji 2–3 gadi cilvēkiem jauniem bieži vien ar šo slimību slimo. Var saslimt no jaundzimušā līdz sirmam vecumam, bet nereti tas ir 20, 30, 40 gadu vecumā var būt. Un ja līdz 95. gadam tiešām šiem cilvēkiem, ja piemēram 18, 20 gados šo slimību atklāja,
it sevišķi tā ir idiopātiska, nu tad dzīves ilgums, diemžēl, bija tikai 2-3 gadi. Plaušu transplantācija tikai varēja glābt arī, bet jūs jau zināt, cik grūti ir pie plaušu transplantācijas tikt, un daudzās valstīs tā nemaz nav. Jā, tas bija vienīgais, kā varēja palīdzēt līdz 95. gadam. Un plaušu transplantācija Eiropā sākās 1989. gadā, savukārt pasaulē mazliet ātrāk. Kanādā, Toronto veica pirmo apmēram 80. gadu vidū. Un Eiropā tā bija Austrijā, Vīnē. Un ja mēs patinam arī laiku atpakaļ, tad mēs jau Zanē no šodien neatbrauca, ja? Tad Zanei Vīnē, Zanei arī bija šī slimība, un medikamenti, kas tobrīd bija pieejami jau 11 gadus atpakaļ, nepalīdzēja. Un vienīgā tad izeja bija šī plaušu transplantācija, kas par laimi dažādu apstākļu un mūsu visu kopdarba Ievas un mana realizējās Austrijā, un visas naudiņas savācām. Un jau 11 gadi ir cilvēks tiešām bez nekādām problēmām. Tā, iesim tagad tālāk. Un, lai arī ir šie 4 medikamenti, bieži vien slimība tomēr turpina progresēt, un bieži vien no kāda no medikamentiem mēdz būt blakus parādības arī, kuras dēļ mēs nevaram lietot abus 2 vai 3, un tāpēc pasaule ļoti aktīvi tieši pēdējos 2 gados bija šajā jomā zinātnē tāds klusums, bet tagad 2 gados ir tāda kā vētra, un visi tieši un šī labā nozīmē vētra. Šī zinātne lielākoties nāk no Amerikas Savienotajām valstīm, kur ir daudz jaunu zinātnieku, uzņēmēju, kas iegulda naudu, un zinātnieki atkal zināšanas un mēģina atklāt vēl papildus, kā mēs šo slimību ar laiku varēsim varbūt pilnībā izārstēt. Un tad kā nākamais, kā vistuvākais, kas jau būs drīz izgājis arī beidzamo pētniecības fāzi, ir tāda viela kā seralutinibs, kas arī iedarbojas, tā ir inhalējama, kas iedarbojas uz arī šo šūnu aizaugšanu plaušu artērijās, tātad mazina šos plaušu spiedienu un mazina aizaugšanu. Un tūlīt noslēgsies, decembrī noslēgsies šīs te zāļu pētījums, tad tiks dati analizēti vēl vismaz pusgadu, un iespējams, ka mēs tiksim pie jaunām zālēm. Arī tā kā mēs esam ļoti daudz čakli strādājuši, arī Latvijā bija iespēja pacientiem, cilvēkiem pie šie medikamenti caur šo pētījumu tikt. Un tas tiešām ir labi, ja jums kādam ir palaimējies, jo tur ir ļoti stingri noteikumi, kurus ne mēs izskatām un apstiprinām, bet tātad mēs veicam šos izmeklējumus. Tā skaitā bieži vien šo sirds zondēšanu, un tad šos visus datus anonimizēti sūtam uz Ameriku, un tad jau tā komisija izlemj, vai šim pacientam, vai šim cilvēkam pienākas vai nepienākas. Tur ir ļoti tie stingri tā saucamais skrīnings, lai tiktu. Bet mums izdevās, manuprāt, apmēram 15 cilvēkiem šo medikamentu arī Latvijā dabūt, kas nākotnē, jāsaka, maksās 1000 sākumā. Ne Lietuvā, ne Igaunijā, pat ne Skandināvijā nekur neatvēra arī šī kompānija Gossamer Bio pētījumu centrus, bet mums tiešām izveidojās laba sadarbība, un viņi pie mums atvēra, jo tā ir arī diezgan liela līdzekļu investīcija, lai atvērtu šeit, tur kurjeri jānodrošina, un visi viņi arī mazliet baidās dēļ tās politiskās nestabilitātes ieguldīt, bet tomēr mums izdevās viņus pārliecināt. Tad mazina plaušu artēriju sienu sabiezēšanos. Un labā ziņa ir, protams, ka katrā pētījumā ir medikaments, un vienai daļai no pacientu, visbiežāk pēdējā laikā tas ir par laimi tikai 1/4 daļai, tiek arī placebo, jo ir jāsalīdzina vienmēr pret kaut ko, lai tiešām uzzinātu. Pirmo pusgadu parasti tā notiek,
ka pacienti 3/4 saņem medikamentu, 1/4 saņem placebo, un tad pēc tā pusgada skatās visiem tātad, kur ir uzlabojums vai kur ir pasliktinājums. Un skaidrs, ka ja medikamentu grupā ir uzlabojums, bet placebo grupā pasliktinājums, tad medikaments strādā. Un labā ziņa ir tā, ka pēc šī pusgada visiem piedāvā saņemt jau medikamentu. Tā kā arī tiem, kuriem bija šī te neaktīvā viela, lai ir pret ko salīdzināt. Tas ir tas zinātnes galvenā lieta, ka vienmēr ir pret kaut ko jāsalīdzina, jo tikai tā var atklāt. Liekas, ka kā tā var būt, bet nu pat bija 2 arī pētījumi, ja, kur pētīja un arī pret placebo grupu, un diemžēl šie 2 pētījumi arī plaušu hipertenzijai izrādījās, nu, ka viņi neko nepalīdz. Respektīvi tādi paši rezultāti, kā placebo. Liekas, ka ir aktīva, jauka, labs medikaments, bet izskat, nu, diemžēl, taču šim medikamentam tajā pirmajās 2 jau pārbaudes fāzēs bija pozitīvi rezultāti, un mēs ceram, ka arī 3. fāzē būs ļoti pozitīvi rezultāti. Nu, ja un te arī kā to pārbauda, taisa tādu speciālu kompjūteru, gan pirms, gan pusgadu pēc lietošanas, un tad redz, ka tie asinsvadi ir uzplaukuši pilnīgi. Tā kā, ja, te varbūt tā nevar tik smalki, bet saredzēt, bet tur pēc tā medikamenta, ja mēs tā rūpīgi ieskatītos, asinsvads ir uzplaucis, atvēries, varam vairāk iegūt skābekli no plaušām. Protams, jāsaņem visiem pacientiem ir arī pamata terapija jau. Jā, es pareizi pateicu, 15 mums cilvēkiem, un jā, lielākajai daļai jāatzīst, paliek labāk. Lielākajai daļai dažiem pat paliek būtiski labāk. Viens no tiem lietām, ko mēs nosakām, ir arī gan to kompjūteru skatās, gan to pašu iešanas testu skatās sākumā un beigās un pa vidu bieži vien, un arī to zondēšanu jāskatās, jo tā ir visprecīzākā. Un, ja vienai mūsu pacientei bija 6 minūšu iešanas tests sākumā 200 metri, tad pēc pusgada tie jau bija 300 metri. Pa 100 metriem pieauga, kas ir ārkārtīgi labs rezultāts. Tā. Mazāks elpas trūkums, jā. Tālāk, ejam tālāk. Ar šo viss nebeidzas vēl. Nu pat arī liela kompānija Novartis, daudz jau medikamentu gan holesterīnam, gan sirds mazspējai, un arī izgudroja viņu zinātnieki jaunu medikamentu, arī sarežģīts tas mērķis inhibēt vienu tādu arī slikto gēnu un palīdzēt cilvēkiem. Šis faktiski ir tas līdzīgs mehānisms, kā manis pieminētajam sotaterceptam, mazināt šo šūnu proliferāciju. Un, ja sotatercepts ir injekcijas, tad šī ir tabletīte. Var teikt, izdomāts, ka to var pārvērst arī tabletē. Un visā pasaulē ir tikai 17 valstis, kam atļāva šīs zāles jau pētījumā veikt, un Latvija ir viena no tām 17 valstīm. Tā ir Amerika, Kanāda, Francija, Vācija, Austrālija, Jaunzēlande. Visas es no galvas nenosaukšu, un mēs arī izstās jau pirmajam cilvēkam nākamnedēļ varēsim dot, jo neskatoties uz to, ka viņš saņem gan stadelafilu, gan ambrisentānu, diemžēl vēl plaušu hipertenzija, kā saka, diezgan spēcīga ir, tāpēc mums vajag kādas vēl papildus labas zāles. Medikaments ir drošs, jo viņš jau ir izgājis pirms tam vairākas pārbaudes. Pirmkārt, viņš iziet vienmēr pārbaudes laboratorijās uz dzīvnieku modeļiem. Tas nav noslēpums, mēs nevarētu bez tā. Dzīvnieciņiem, žurciņām vai pelēm izraisa šo slimību, plaušu hipertenziju, dažādi veidi, kā to var izraisīt mākslīgi. Un tad dod šīs zālītes un arī skatās un faktiski izārstē ar
Tad arī, protams, tad Amerikā tas notiek vienmēr dod arī veseliem cilvēkiem. Vienkārši, lai noteiktu, vai nav blakus parādība, dod lielās devās, tas notiek. Tā ir vienīgā fāze, kur pacientam arī maksā. Respektīvi, jā, daudz ir Amerikas Savienotās valstīs, kas grib viņiem vienkārši tad vairāku nedēļu garumā šīs zāles tiek dotas vienkārši tāpat, lai redzētu, vai viņas nekaitē. Un, ja arī šī fāze ir pārbaudīta, tad mēs redzam, ka viņas nekaitē, un tad jau var sākt dot konkrētajiem arī cilvēkiem, kam ir saslimšana. Tā kā pirms tam jau ir, viņi jāsaka tiešām ļoti droši jau pārbaudīti, un reizēm arī jau viņi ir doti jau arī, un tad ir vēl īsi mazākas grupas, kad dot arī pacientiem, līdz nonāk līdz mums, viņas jau varam teikt ir drošas. Tā, Novārtis, jā, ar to vēl atkal viss nebeidzas. Tad mēs sagaidām jau uz gada beigām vēl vienu un katrs no tiem medikamentiem cīnās, redziet, to plaušu hipertenziju, to sieniņu, plaušu artērijas sieniņu aizaudzē ļoti daudz tie mehānismi, un viņi viltnieki visi darbojas kopā. Tāda šūna, tāds gēns, un katrs no šiem medikamentiem tā kā pieiet no savas puses un izbeidz to slikto šūnu augšanu. Un būs ir tāda kompānija arī Amerikas Alrok Bio, un būs tāds ROCK inhibitors, kuram ir pretiekaisuma, pret fibrozes, fibroze ir slikta lieta, ja? Un pret šūnu dalīšanos. Un šo medikamentu būs arī Latvijā centrs, te būs arī kādas 20 valstis pasaulē, un šo medikamentu būs iespēja saņemt gan pirmās, gan trešās grupas, tiem, kam no plaušu slimībām, jo trešai grupai šobrīd vispār nav nekādu zāļu, tā kā šī ir lieliska iespēja un tā. Tas. Un te man ir tātad 3 jaunie, bet es braucot saskaitīju, ka būs vēl 2. Tā kā rūpīgi mēs, ja kādam būs, mēs saskatīsim mūsu komandā vajadzīgs, mēs visiem piedāvāsim, bet jāsaka, jā, tie kritēriji, lai iekļūtu, ir ārkārtīgi nozīmīgi, piemēram, ja ir kaut nedaudz palielināts sirds kreisais priekškambers, viņi uzreiz nepieļauj šo zāļu došanu. Tur ir ļoti daudz to kritēriju, kur diemžēl ir ierobežojumi, jo to atlasi, to sākotnējo atlasi firma grib tādi, kā saka, varbūt reizēm jaunākiem cilvēkiem, un tāpēc ne visiem, diemžēl, viņas būs pieejamas. Tad, kad jau būs aptiekās, skaidrs, ka to varēs saņemt visi, bet tas jau būs vēlāk. Jā, vēl tāds Regeneron nāk, un vēl nāk arī tāds Imatinib vēl 2. Es arī rītdien braucu uz Amsterdamu, kur notiek Eiropas pasaules tāds plaušu slimību biedrības kongress milzīgs, un piedalos arī vairākos, ir tādi advisory, kā tas būs labi? Ekspertu padomdevēju mītiņš, kur sabrauc apmēram 5, 7, 10 cilvēki un skatās, kuras tad, kādus medikamentus, kādus mēs veidosim šos protokolus, kurus pacientus ņemsim, un tad man ir arī, es iekļauts 3 šajos ekspertu grupās, kuri tad veido šos jaunos medikamentus un jaunos pētījumus, un ir vairākas tikšanās. Tā kā visu jauno mēs tiešām atnesam. Tā, sapratu, man mazliet ātrāk ir jākusta. Otrā grupa, tā biežās, faktiski ir ļoti, ļoti bieži. Ja cilvēkam ir bijis, piemēram, infarkts, vai ir palielināts asinsspiediens, vai ir mirdzeritmija, vai cukura diabēts, tad arī dēļ šīm slimībām var veidoties plaušu hipertenzija, un to sauc par plaušu hipertenziju dēļ kreisās sirds problēmām. Un skaidrs, ka tajā gadījumā tas ir jāārstē. Un tika mēģināts dot šiem cilvēkiem arī to pašu sildenafīlu, tadalafīlu, ambrisentānu, visas šīs zāles. Un ziniet, kas notika?
tieši sliktāk kļuva. Respektīvi, tās zāles, kas it kā der vienai plaušu hipertenzijas formai, neder šai formai. Un tāpēc mēģinam atklāt jaunus medikamentus, un jau 4 cilvēkiem arī ir zinātnieki skatījās, varbūt bieži vien viss jaunais ir labi aizmirst vecais. Un grūtniecības laikā izdalās tāds hormons sievietēm kā relaksīns, foršs arī nosaukums, piekrītat, relaksē. Un ko tad tas relaksīns dara? Viņš ir grūtniecības laikā pasargā gan bērniņu, gan mammu, jo viņam ir tādas ārkārtīgi labas īpašības. Dabīgi paplašina asinsvadus, uzlabo sirds spēku, darbojas pret fibrozi, sagatavo muskuļaudus grūtniecībai, dzemdībai, aizsargā orgānus, aknas, nieres. Un tagad to hormonu vienkārši uzražoja laboratorijā tieši tādu pašu. Un kā špricītes veidā ir dodam cilvēkiem, un jāsaka, ka, protams, arī pret placebo salīdzina, bet pāris cilvēkiem jau dodam, un ir, kas nevarēja paiet 3-4 soļus, var tagad noiet 100 un 200 metrus, un tas ir tieši šai grupai. Un šī ir neliela injekcija 2 reizes mēnesī, tā ir pagaidām viņš izdomāts. Jā, tādas ir tās viņu īpašības, un te arī mums ir savs limits, cik mēs varam paņemt, un tad mēs cenšamies arī cilvēkiem, kuriem visvairāk vajag šo medikamentu jau, es domāju, ka šī tiešām būs nākotne, un pēc gadiem viņš būs jau pieejams visiem aptiekās. Dēļ plaušu slimībām, jā, varbūt arī plaušu hipertenzija, un šobrīd nav Eiropā medikamentu. Protams, ka skaidrs, ka jāārstē ir pati plaušu slimība, dēļ kā ir cēlusies plaušu hipertenzija. Bet ārstējot tikai pašu slimību, plaušu hipertenzija nekur nepazudīs. Un tieši tā plaušu hipertenzija būs noteicošā tādai dzīves kvalitātei, arī dzīves ilgumam. Tāpēc tagad mums notiek arī tāds pasaules jaunu zāļu pētījums. Tās zāles saucas Moslī cigots, arī tādas atslābinātājas zāles, atslābina plaušu artērijas, un tā ir tāda inhalācija. Esam sākuši jau dot 3 cilvēkiem ar plaušu slimībām, un jāsaka, pirmais jau izgāja to pusgadu, kad bija jāveic šī zondēšana, jeb sirds spiediena mērīšana, plaušu spiediena mērīšana pirms medikamenta un pēc. Un pilnīgi tiešām neticami, bet 6 mēneši pēc tā medikamenta lietošanas tā plaušu hipertenzija tam pirmajam cilvēkam faktiski ir pilnībā izzudusi. Protams, plaušu slimība saglabājas, tur tiek citas zālītes dotas, bet vismaz no sirds puses ir iespēja, ka tas medikaments izskatās, ka palīdz. Protams, un kopā visā pasaulē tikai 120 cilvēkiem tiek sākotnēji tas medikaments, un tad jau visus skatās, un tālāk jau tiek, protams, vairāk. Tā, to mēs jau pateicām, jā, pamat ievērojami arī uzlabojās sirds minūtes tilpums, un šajā grupā vēl nāk, tagad ir tā Pulmovant firma, arī Gossamer Bio, savu medikamentu izpētīs, tad vēl tāda kompānija kā Liquidia un arī Alrogas. Faktiski šeit būs 4. Es jau pat nezinu, kā mēs tiksim galā ar visiem darbiem. Mana komanda jau strādā no rīta līdz vakaram, bet mēs cenšamies. Tā. Un tā trombemboliskā plaušu hipertenzija tad ir tā, kas ir pilnībā izārstējama, vai ar operāciju, pulmonālo endarterektomiju, to esam veikuši arī Latvijā, bet to veic Vīnē, turpat, kur Zanē plaušu transplantāciju, apmēram 2 cilvēkiem gadā izoperēt tur tos trombiņus no plaušām, jo tā ir ļoti, ļoti sarežģīta, pat sarežģītāka kā transplantācija. Cilvēkiem liekas, ka transplantācija ir sarežģīta, tad šī operācija ir 5 reizes sarežģītāka kā plaušu transplantācija, tā saucamā pulmonālā endarterektomija. Un šogad 4 cilvēkus mēs nosūtam uz Vīni, lai veiktu šo operāciju. Jāsaka gan, ka tur arī rindas, dažus no viņiem nākamgad tikai paņems.
Un, ja tie asinsvadi ir tādi vairāk pieejami, tad mēs ar profesoru Rudzīti, doktoru Kauliņu no 21. gada arī tādu ar maz invazīvā ceļā, caur kāju, ar baloniņiem paplašinam tās plaušu artērijas, lai atbrīvotu ceļu. Tā, nu rekur es arī esmu jau tikai 2 minūtes, piedod, iekavējos. Respektīvi, paldies par sadarbību un arī Sabiedrības integrācijas fondam, protams, un zinātne un iespējas attīstās, reizēm tikai laika ir par maz katrā ziņā. Ceram, ka pēc gadiem šo slimību varēsim visa pasaule kopā pieveikt. Paldies!